Sveiki, mīlulīši! Īsa doma, ar ko vēlos padalīties ar savu auditoriju. Tos, kuri gatavi atteikties no demagoģijām, pierastiem, nodrāstiem, tā skaitā vulgāriem teicieniem, dzīvosim pozitīvi un tā tālāk. Šādā stilā man šodien bija pat pirms dažām stundām individuālā sesija ar ilgstošu brīnišķīgu ceļabiedri. Man ir visi, durvis ir atvērts visiem, bet mans darbs pārsvarā rezonē tādus spēcīgiem cilvēkiem. Arī šī būtnē viņa ir pietiekami tādā vadošā amatā, ne lielais boss tāds, bet kura var ieviest, kura, teiksim, pārzina kaut kādas struktūras un var vadīt cilvēkus izglītības jomā. Ideja tāda. Mēs strādājām, ko mēs darām parasti, caur ķermeni, caur izrunāšanu. Mums vienmēr strādāja ar to, kas cilvēkam ir aktuāls tajā brīdī. Viņai, protams, bija arī dažādas privātās lietas. Tev jautājumu, kā mēs šo varētu nosaukt? Ko tu vēlies darīt? Izanalizējuši un drusciņi jau uzčubinājuši tur no dzīvēm, kas ir tas, ar ko mēs darāmies. Teicu, kā šo pieņemt? Tad es vaicāju, kāds ir tavs jautājums. Un es viņu konfrontēju ar jautājumu, bet tiešām vai tas ir jāpieņem? Viņi saskarās ar ļoti daudzām tādām situācijām, kur ir pilnīgi atklāti redzams, kā, piemēram, kolēģi izmanto savu varu. Protams, tas viss neapzināts un tāds, bet to ļoti skaidri tas ir redzams, kas aiz kaut kādām zināmām darbībām stāv. Kā šo pieņemt? Kā sadzīvot tādā vidē? Mans uzskats ir, tas nav jāpieņem. Tur ir drusciņi citādāk jāformulē jautājums, teiksim, kā dzīvot tādā vietā no pozīcijas, kas es esmu un ko es daru vispār. Bet aizstāvu to, un arī laiks mums parāda, kā pietiek mums dzīvot ar to, kā pieņemt šādu situāciju, kā pieņemt to. Tieši pretēji ir jāsauc lietas īstajos vārdos, un nekādā gadījumā to nevajag aizbarikādēt aiz kaut kādu, pieņemsim situāciju. Ja? Skaidra tā mana doma? Gribējās ar šo padalīties, man liekas, tas ir ļoti būtiski šobrīd katram personīgi un visiem latviski runājošai civilizācijai kopumā. Čau, čau!